Sveikas, spēcīgās, varošās, skaistās, daudz sevi izpētījušās, sevi dziedinājušās sievietes. Mēs visas ļoti labi zinām, ja esam godīgas pret sevi, ka nevienmēr ir tā, ka viss iet uz augšu, bet gadās iekritieni brīži, gadās, kā mums spēcīgajām, jā, arī man nolaižas rokas, liekas, kamdēļ šitas te viss, vai nu vecie grābekļi, vai nu vienkārši viss apnicis. Tātad klausieties jums, un varbūt kādam citam vēl šitas uzrunās, kas tālāk skan. Neatkarīgi no tā, kā mēs esam darījuši, šis 2026. gads ir milzīgs transformāciju gads, jau apnicis to klausīties, vai ne? Un nevienam mums nav vienkārši, kaut gan ir skaisti. Ja ir skaisti turpināt iet tālāk dziļumā sevī, satikties ar līdzīgi domājošiem, un pie šī es gribu apstāties. Šobrīd pats galvenais ir nevis ko apgūt jaunu, kaut gan jaunu arī, vismaz šajā telpā, kas ir šī profesionālā Yoga Life Art, lielāko prieku dod, šobrīd pats galvenais ir turēt stabilitāti. Turēt stabilu savu iekšējo frekvenci, liesmu, iekšējo cerības, tādu staru. Mēs dažādos vārdos to saucam. Un tieši šāda iemesla dēļ ir tāds formāts kā aplis. Šī gadījumā sievietes. Spēka aplis ir tās nosaukums. Mums bija pirmais eksperimentālais māja beigās, un visas dalībnieces vaicāja, kad būs nākamais. Ieliekam datumu. Tas bija māja beigās, kā jau minēju, varat šeit arī palasīt komentārus, ka meitenes rakstīja paldies, ka ir uzsākt šāda jauna kustība. Aicinām dāmas, ja šo video skatās vīrieši, sūtiet savas dāmas šurp. Tā nekadā gadījumā nav vīriešu diskriminēšana, tā kā reiz ir sevis labākā izpratne, lai varētu tālāk jūs, mīļie vīrieši, jums sniegt atbalstu kaut kādā interesantā veidā, vai ar pieskārienu, vai ar uzklausīšanu īpašākā veidā. Tātad mēs sanākam kopā aplī, lai dalītos savā spēkā, dalītos sevī, kāda mēs katra esam. Brīnišķīgajā Bible Life Art studijā, kurai šis jūlijs ir pēdējais darbības mēnesis, piedāvāju izmantot šo iespēju. Pēc 17 gadiem šī vietā 31. jūlijā aizver durvis. Būs vēl atsevišķi citi paziņojumi, un tā es esmu atgriezusies no dziļa personīga iekšēja ceļojuma un arī ārēji. Man ir tāda iespēja to darīt Grieķijā, kā es viņu dēvēju personīgajā ašramiņā starp tempļiem. Vēlreiz uzsveru, šobrīd svarīgākais ir nevis kaut ko jaunu apgūt, nevis arī, iespējams, jūs arī tā domājat, kāpēc es jau šito zinu, un es meditēju, un es varu noturēt bezdomu stāvokli vairāk nekā 5 sekundes, vairāk nekā 10. Un tik un tā gadās izaicinājumi. Jā, šobrīd ir tā, ka mūs šūpo. Un ir dažādi veidi, kā to darīt, to stabilitāti atgūt. Man ir instrumenti, es savā online klubā dalīsies un tā, bet viens no tādiem visdrošākiem ir tāds formāts, kādu mēs piedāvājam ar Simonu Kārkliņu. Mīlestības meditācijas ir vēl viens viņas profesionālā profila nosaukums, tā kā mīļi gaidīts. Izmantojiet arī iespēju, ka piesakoties līdz 5. jūlijam ir finansiāli drusciņi izdevīgāk, turklāt ne tikai finansiāli. Mūsu nodarbībās darbs sāks no pieteikšanās brīža, un tātad jūs jau saņemsiet kaut kādu, to, ko dēvē par telpas turēšanu vai to spēka apļa klātbūtni jau tad. Komentāros pieteikumā saiti, tur ir arī drusciņ vairāk informācija, drusciņ dublēt no tā, kas ir mājaslapā par pasākumu, var atrast Facebook pasākumu sadaļā kalendārā šo te sievietes spēka aplis. Vasaras vidus var izlasīt, un ja galīgi nav skaidrs, tad uzrakstiet privātu ziņu, vai tepat vislabāk tas būtu komentārā, tad arī kādam citam noderēs. Tā kā tiekamies 8. jūlijā vasaras vidū.